pašdarbība ir laba lieta. Kā strādā profesionāļi un pats galvenais iejusties TV diktora, operātora, režisora vai TV žurnālista ādā ir par visam cita lieta. Kur te robeža starp romantiku un ikdienas darbu? LNT un Latvijas ziņu kanālu ļaudis neliedz padomu un cik daudz vērtīgas pieredzes sasmelties, tas nu gan ir pašu ziņā. Pateiks, protams, sveicināt vai ne, un sāks no šīs vietas. Izklaides ziņas tu vari pateikt. Turpinājumā izklaides ziņas. Kā tu gribi? Sveicināt! Atzīmējot Harry Potter franciešu pēdējās daļas iznākšanas lielajiem ekrāniem, resursus MTV News veicina vērienīgu aptauju, lai noskaidrotu, kurš no filmas varoņiem tas faniem šķiet lielākais un atmiņā paliekošākais Auskari, Princess Dianas, māja mīļākā rodas. Laikam jau katrā cilvēkā kāds talants noslēpts, jāmāk ieraudzīt un drusku pareizajās sliedēs ievirzīt. Tā nu izrādījās, ka Irēnā fotogrāfs dzīvo. Pirmo reizi ar fotoaparātu rokās un bildes vai tūlīt rāmjos un personāls tādu organizēt. Klāsts izrādās no bērnu dienām ar muziku ir aizrāvies. Teksts atcer, arī videoklipu prot izveidot tīri labi. Godīgi sakot, īsts multimākslinieks atradies. No 25. līdz 31. mēs atrodamies šeit. Par šo vietu mēs vēlamies jums daudz ko teikt. Iekšā tiks pilnīgi viss, jūs netiksiet širot. Ienāc iekšā, te iemācīs Viss pa brīvu. Nav starpības no Ventspils, Iecavas vai Rīgas. Mēs ejam mājās un beidz svinčināt tās vecās stīgas. Eduards modernajās tehnoloģijās norientējies. Līdz avatāru specefektiem vēl tāls ceļš šejams, bet puisim ķēriens un neatlaidība šķiet pietiek. Сегодня мы отрываемся на батуте. Давай, покажи! Дай, Viss TV akadēmijas galvenā tēma – mēs un ekoloģija sadarbībā ar L&T, Latvijas vadošo atkritumu apsaimniekotāju kompāniju. Arī nākošā, kā teikt, patstāvīgā mājas darba tēma – atkritumu šķirošana. TV akadēmijas laikā arī ekskursija uz L&T mājas vietu, lai redzētu, kā tad īsti notiek ar visu to, kas mums paliek pāri un ceļu atkritumu tvertnēs pārstrādi. Tā arī mūsu jaunās fotogrāfas Irēnas pirmā reportāža. Vēl viens reāls sasniegums – paši jauniešu producētie raidījumi. Te gan tikai fragmenti, bet principā lielajā TV nebūtu kauns rādīt. Labrīt! Čau, es zinu, ka es nokavēju. Man ļoti jāsteidzās un... Mēs esam dzīvē. Mēs esam ēterā. Labrīt! Labrīt! Es esmu sveicināti 99 sekundēs un 99 promilēs. Šodien ēterā esam mēs, Irēna un Kaspars. Ledīņu valdība taisās grozīt satversmi. Grozies kā grib, bet tādējādi dosiet iespēju mazajiem bērniem piedzerties. Turpretī sulu būs iespējams iegādāties tikai no 18 gadiem.
mēs tagad pievērsīsimies sporta ziņām, par kurām mums vairāk stāstīs Eduards. Jā, labdien visiem! Es šodien jums vēlos pastāstīt par futbolistu, alpīnistu un basketbolistu. Kā pirmo par ko es gribētu pastāstīt, tas ir par alpīnistu. Lūdzu, skatāmies video. Runāsim ar Jāni Kalnākāpēju. Jāni Kalnākāpēju, lūdzu pasakiet, kā jūs jūtaties, kad jūs esat pievarējis Everestu? Es vēl neesmu pievarējis Everestu, es tagad viņu pievarēšu. Skaidrs, atvainojiet par mani kļūt, bet tas drīkst uzkost banānu, zin kā man vajag? Un tas ir tāds jautājums, jā? Es vidēju tevi, jā, tev jāuzkāp, jā? Kā tu vidējuši? Es nevaru, ko tu man atņemt lūdzu, es nesaprotu, ko jūs man tagad sakat. Banāns, jā. Korč, jums būs jāuzkāp uz šī augstā, jā. Kā jūs jūties? Vai jūs esat pārliecināts par sevi vai tomēr šaubāties? Protams, esmu pārliecināts. Es jau kalnā, šitādos te pašos kalnos. Kas ir pa kalnu? Sūciena kalns. Tagad pievērsīsimies laika ziņām, kur ar jums kopā būs mans trešais dvīnis Viktors. Šī diena būs ļoti labvēlīga. Saule ir bīķēreiz mākoņiem, bet lietu šodien gan tā kā nesola. Es atvainojos, bišķi nokrišņi jau ir gaidām. Pagad teksts nav izlasāms, jā? Kas tas vispār ir? Tā jau kaut kāda kārta ir, pastieties. Jūs man laika ziņās, par ko jūs man maksājat? Vispār es nesaprotu. Nē, es eju prom taču. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Raidījumā 99 sekundes un 99 problēmas. Atvadamies no jums Irēna un Kaspars. Visu labu! Aiz manis atrodas tā ēka, kura notiek nometne. Šoreiz tā notiek divas nometnes vienlaicīgi. Gan mazajiem, gan mums TV akadēmija. Tagad es atrodos mazo bērnu radošajā klasē. Noskaidrosim, ko šeit viņi dara. No veciem nederīgiem krēsliem, kuri varētu teikt jau ir tādi neglīti, jau tādi diezgan skats viņiem nav tas. Veidojam mākslas priekšmetus, kurus varēs rādīt izstādē. Un no šiem mākslas priekšmetiem mums jau ir izdomāta pasaka vai stāsts. Wow. Jauki! Paldies! Šī ir mūsu galvenā klase, kur notiek mūsu galvenās nopietnās nodarbības un arī ļoti interesantās. Šeit mums pasniedz katru dienu kāds cits pedagogs vai vadītājs, kā mēs to saucam. Katrs savu nodarbību, un mēs vienkārši šeit mācāmies. Tagad es atrodos savā istabā, kur es dzīvoju vēl ar 3 istabas biedrenēm. Un mēs viņām varam uzdot kādu interviju, pajautāt, piemēram, Antrei. Kā tev patīk nometnes virtuve? Esmu ļoti apmierināta ar nometnes virtuvi, bet vienīgais man liekas, ka otrās brokastis varēja būt nedaudz kaut kas vairāk par 2 cepumiem. Bet savādāk nevar sūdzēties par brokastīm, pusdienām, launogu un vakariņām. Ronika, kas tev patīk šajā nometnē? Šajā nometnē man visvairāk patīk nodarbības. Labāk pasaka saviem draugiem, lai tie pasaka saviem draugiem, lai brauc uz šito nometni un čilo ar mums. Te būs fucking labs pasākums. Labāk pasaka saviem draugiem, lai tie pasaka saviem draugiem, lai brauc uz šito nometni un čilo ar mums. Visu, kas saistīts ar TV un video būs, visi veci reportieri jau pamazām rūs. Tāpēc aicinām jūs, kas nākotnē par tādiem noteikti kļūs. Šādā iespēja jums ir dot, izmantojiet to. Tie, kas te ir pabijuši, nekad nenožēlo. Būs jums iespēja filmēt un filmēties ar mums. Kā arī atpūti noteikti garantējam jums. Varēsiet basēnā peldēt, spēlēt bumbu, kā arī klintī kāpsiet un basīt spēlēsiet. Ar to apaļo riņu, ko sauc par batu, pa viņu jums lēkāt noteikti patikt. Te zona laba,
Saviem pazvanīt varēs. Tie, kas neizmantoja iespēju, par tiem tu pareiks. Tev te jābūt. Mēs nāksim, tu te ierodies droši. Tev te jābūt. Mūzika skaļāks to nedēļu sagaida labāk. Ar mums kopā nevar tu palaist to garām. Tev te jābūt. Šo dziesmu mēs beidzam uz labas nots. Protams, atrasties nometnē bija pārāk liels gods. Sveiki, es esmu Baiba, un šoreiz es vēlētos iepazīstināt ar viesturu un pajautāt, kāda ir viņa pamatprofesija un ar ko viņš īsti nodarbojās. Tāda pavisam vienkārši pamatizglītība ir tāda, ko sauc par dokumentālā kino režisoru. Tāda samērā aizmirst profesija, bet viņš šodien noder. Un nometnē, protams, mans laikam lielākais uzdevums būtu iededzināt to mazo dzirkstelīt, lai jums rastos interesi par televīziju, kino, režisoru, operatoru, scenāristu profesijām. Varbūt, lai jūs saprastu, kādas būtu jūsu iespējas šajā lielajā multimediālajā pasaulē vai komunikāciju pasaulē. Tas būtu viens. Un otrs atrast normālu dialogu, saprast jauns cilvēks, saprast, kas viņus interesē. Principā veidot dialogu, lai nebūtu tā pasniedzējs un skolnieks vai tur jaunietis un pensionārs. Es tā gribētu, lai mēs visi būtu tādi viens radošs kolektīvs. Un vēl viena, trīs lietas, labas lietas. Izveidot no jums, teiksim, no katriem tādu nelielu uzņemšanas grupu vai mazu filmu studiju, un lai jūs saprastu, ka šī profesija nav no vieglākajām pasaulē, bet viņa ir interesanta un ļoti, ļoti perspektīva. Tā te katram vairāk vai mazāk savu vietu televīzijas un jauno tehnoloģiju pasaulē ir apjausta. Protams, vēl garš ceļš ejams, lai nopietni sev pieteiktu šajā mākslas tehnikas, programmu, reklāmas un žurnalistikas laukā, ko sauc par televīziju. Bet starta līnija mūsu TV akadēmijā, liekas veiksmīgi, ir pārvarēta. Kas televīzijā ir pats galvenais? Režisors, redaktors, producents, operators, varbūt pat grimētāji vai ziņu diktors. Izrādās, ka tāpat kā dzīvē un sportā, galvenais ir komandas gars. Labs rezultāts tikai tad rodās, kad strādājot kopā, mākam nolikt malā ambīcijas, pašlepnumu. Tāda ir tā televīzijas un kino specifika. Kāds latviešu kino klasiķis ir teicis par uzņemšanas grupu. Kolektīvs kā viena molekula. Mūsu gadījumā ļoti patiesi vārdi. Šis projekts beidzas, cits projekts atkal sākas. Bet par šo TV akadēmiju var droši teikt, ir dzimis kolektīvs kā viena molekula, kas pilnīgi droši ir varen dzīvot spējīgs. Un televīzijām par talantu trūkumu tuvākā nākotnē nav ko uztraukties.